Neskatoties uz to, ka sniegs mūsu pusē nav patstāvīgs, Stendes pilsēta ir gatava ziemas priekiem un pārvalde ir parūpējusies, lai bērni ziemas priekus varētu baudīt drošākā un labākā vietā – jaunizveidotā Stendes kalnā. Doma par kalna izveidi Stendē jau radusies pirms teju 10 gadiem. Gadu gaitā kalns tapis lēnām, taču šogad, pateicoties autoceļa remontdarbiem, ceļa posmā Talsi Stenda Kuldīga, kalns ir tapis par ievērības cienīgu ziemas prieku baudītāju vidū. 2009. gadā, kad tika realizēts Stendes ūdens enerģijas projekts, tad jau šeit sāk veidot šādu mākslīgo kalnu, jo, diemžēl, Stendē ir tā, ka daba nav devusi nevienu dabiski veidot kalnu. Un, tātad, lai bērni neietu baudīt ziemas priekus uz dzelzceļa uzbērumu, tad bija doma jau iepriekšējiem vadītājiem veidot šādu kalnu mākslīgu. Un būtībā šogad mēs turpinājām šo ideju jau pavisam citos apmēros, sakarā ar to, kad tika rekonstruēts Talsu Stendes ceļš. Materiālus kalnu izbūvē visu vasaru kravu pēc kravas piegādāja autoceļa Talsi Stendi būvdarbu veicēji, kas nozīmē to, ka gan Talsu novada pašvaldībai, gan būvniekiem šis pasākums bija apusēji izdevīgs. Paši būvnieki ar savu tehniku veda šo zemi uz šejieni, nederīgo granti un mālu, un tātad arī ar buldozeru stūma augšā jau šo kalnu. Un tātad mums tas apusēji bija izdevīgs pasākums, jo tātad pašvaldībai tas neizmaksāja pilnīgi neko, un būvdarbu veicējiem atkal bija iespēja, kur šo zemi realizēt. Šobrīd kalns vēl nav pilnībā gatavs. Nākamā gada pavasarī kalns tiks pilnveidots un autoceļa būvnieki kalnu papildinās ar jaunām zemes augalīgās virskārtas kravām. Tur veda, cik varēja savest, visu, kas bija paredzēts. Neko mēs neplānojām, jo mēs šeit arī nedomājam rīkot nekādu slēpošanas trasu vai kaut ko tam līdzīgu. Vienkārši tas ir tāds reljefs, kur bērniem ir iespēja nākt baudīt šo ziemas priekus, un to arī viņi dara. Tātad mēs šo mērķi esam sasnieguši, kad viņi vairs neiet uz dzelzceļa uzbērumu, bet viņi nāk šeit. Lai gan sniega sagas biezums līdz šim nav bijis pietiekoši ilgu laiku posmu, kā stāsta pašvaldības policijas inspektors, pie pirmā sniega ziemas priekus kalnā baudīja neviens Stendes iedzīvotājs. Pat izbrīnīja, tas sniegs bija tik maz, puslīdz dubļi, un sniegs brauc ar šiem plasmasas dēļiem dubļi, un sniegs gāja pa gaisu, un bērni bija, sajūsmā, un es domāju, ka šogad būs sniegs un varēs šo kalnu izbaudīt. Lai gan šobrīd pie kalna ir izvietotas video novērošanas kameras, pašvaldības policija kalnā manījusi braucam gan motociklistus, gan automašīnu. Lai šādu rīcību rezultātā netiktu bojāta kalna virsma, tiks uzstādītas zīmes, iebraukt aizliegts. Visur zīmes neizlieks, bet šeit mēs esam spiesti laikam arī uzlikt zīmi, lai varētu sodīt, jo katrā vietā ir sava aktīvisti pēdiņās. Šeit pat ar mašīnām ir uzbraukts augšā, kas arī šī brīdī drusku sabojāja šo nolīdzināto virsmu, kur ir pie biezsniega to nejūtīs, bet tagad jūt gan ar močiem, gan ar mašīnām. Jā, pārgalvīgie grib parādīt, kas viņi ir, bet nodara arī ļaunumu. Un tāpēc būs zīme, iebraukt aizliegts, un tad mēs varēsim arī sodīt. Jo šis kalns arī tiek filmēts. Jā, un tad mēs varēsim šos vainīgos un nekārtības cēlējus saukt pie atbildības. Dumpīša ielas galā esošais kalns izveidots uz pašvaldības īpašumā esošās zemes. Kopējā platība ir 4,5 hektāri. Plānots, ka tuvākajos gados tiks sakārtota arī infrastruktūra ap kalnu. Ir doma blakus kalnam izveidot arī BMX trasi ar šo pašu zemi, ko vēl nākošu gadu vedīs. Un tā tad būs šeit iespēja atpūsties gan vasarā, gan ziemā. Jauniešiem vairs nebūs jādara uz ielām vai pie dzelzceļa, bet tātad būs šeit droša vieta, kur aktīvi atpūsties. Ja viss plāni piepildīsies pēc 2 gadu, es saprotu, būs vēl viens projekts, tad šis kalns pēc maniem plāniem vēl celsies augstāks, drusku savādāks, un es domāju, ka tikai būs Stendi ieguvēji, ka varēs Stendi skatīties no kalna. Par Stendes kalnu interesējās Kristīna Frēmane, Girts Grenevits, Talsu televīzija.